Tā mēs atrodamies valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, un Maksīts iet šodien kārtot traktora drošības tehniku. Gandrīz. Rekur visādi štrunti, pribambasi, kas ir saistīts ar traktoru tehniku, rekādi kombainīši, nezinu, kas tie traktoriņi, jā. Čau, mani dārgie skatītāji, šodien ir jaunais video. Mēs atrodamies laukumā, kur notiek eksāmens traktoru tiesību likšanā. Te man sēž labs draugs, viņš tagad ietur maltīti, labu apetīti. Ar pilnu mutu, protams, nevar runāt. Tad, nu tā, esam atbraukuši, lai turētu īkšķus visi pa mūsu mīļo Maksīti, lai viņam izdodas šodien nokārtot traktoru tiesības eksāmenu. Ejam iekšā. Jā. Viss kluss un mierīgs, nav tā kā CSDD. Viss ir pilns. Mūrim. O tā. Nu. Es domāju, ka tu jau te jau bildi. Tas tik ilgi bija. Eksāmena telpa. Jā, davai. Apsveicu, Maksīt, apsveicu. Tagad braukšana būs. Lamājies. Urā, urā. Nu, tagad jau viss jau. Mierīgi. Labi, turpinājumi sekos. Tajā tev būtu droši. Viss, ej. Viss? Nu, Maksīts aizgāja pēc sava sprieduma. Tomēr viņam būs cits traktoriņš, lūk, šāds zilais. Nu ko, turam īkšķus par mūsu Maksīti, lai viņam viss eksāmenā veicās. Tiek sagatavots traktors, jā, pareizi jānotīra viss sniegs, savādāk viņš jau bija baigi aizsnidzis. Es te sēžu siltumiņā un skatos, kā Maksīts tūlīt. Sākumā laikam, cik es sapratu, viņam būs treniņu brauciens, un tad uzreiz pataisno eksāmens. Izskatās, ka Maksītim būs jāliek eksāmens tomēr ar piekabi, kaut gan sākumā bija domāts, ka piekabes nebūs.
iepriekšējais, kurš lika ar šo traktoriņu, viņam arī bija piekaba piekabināta, un tagad to piekabi kabina klāt makša datoram vai traktoram. Tā kā turam mēs visi, mīļie skatītāji, īkšķi par mūsu Maksīti, lai viņam viss beidzās un viņš dabon traktoru tiesības. Rekur viens rindā pirms Maksīša, jā, un rekur traktors tā īsa čūsciņu, viņam ir jātais gan uz priekšu, gan atpakaļ gaitā. Un Maksītim droši vien būs jādara tieši tas pats. Izskatās, ka būs jākāp ārā no mašīnas, tāpēc, kad piebraucu priekšā lūku mašīnu un es neredzēšu. Opelīts aizsedz visu skatu, tā kā man būs jākāp ārā un jāfilmē Maksīti no ārpuses. Aizdzina mani projām no plača, teica, ka nedrīkst filmēt, kā liek eksāmens. Vismaz nevar atrasties tajā teritorijā. Cik es tikai no tāluma varu pafilmēt. Cik te man atļauj, mēģināsim pēc tam pievilkt tuvāk. Tad Maksīts mums čūskiņu brauc. Tad būs arī atpakaļ gaitā. Mēģināsim pievilkt to bildi tuvāk. Nezinu, vai tas ir eksāmens vai treniņš. Galvenais, ka konusiņi visi paliek vietā. Tas ir galvenais. Viņi nav notriekti. Tā kā sanāk, tā arī sanāk tā filmēšana. Snaipers es jau te. Tagad parkošanās notiek. Saucamie gabarīti vārti. Mašīna Opelīte stāv priekšā, tāpēc neko nevar redzēt. Izskatās, ka ir baigi labi iebraukts. Un tagad liks klāt piekabi. Tad jau būs nedaudz sarežģītāk tas viss. Nu jā, Maksīts brauc ar piekabīti. Es nevaru rādīt, kad es te mašīnā kā paparacī filmēju tagad. Atpakaļgaita. Mašīna maisa. Nevaru rādīt, kad es filmēju. Atņems man telefonu un izteiks publisku rājienu. Vispār es atrodos savā privāti īpašumā un varu darīt to, ko gribu. Un tā. Tika parakstīti kaut kādi papīri, tūlīt mēs uzzināsim gala spriedumu. Viņi tur tagad kaut ko baigi pļāpā. Es it kā telefonu rokām nemaz neturu, lai viņi neredz, ka es kaut ko filmētu. Nu ko, Maksīten eksāmens ir sācies. Tas bija izmēģinājuma eksāmens. Tagad jau notiek pa pilnu programmu.
apskaidroja visu, kas, ko un kā. Un tad turam īkšķus par maksīti, lai viņiem viss izdotos, un tas murks, kā viņš saka, beidzot beigtos. Čūskiņa, jā, atpakaļ gaitā. Nu, Maksīts nāks maidīgs, jā? Jau filmē. Nu? Ir. Apsveicu! Urā! Maksītim nolikās! Tagad man jāpagaida, kamēr viņš nolicis un kad viņš ies, tad... Tik ilgi? Nu, viņam protokols aiznes, ka es esmu nolicis. Viss, vot tā iet likt. Vot tā sanāk šī traktora tehnikas, jā, traktora eksāmena likšana. Tā ir. Divi vai 9? Es nesadzirdēju lāgā. Kas tev tur beigās ir? Kāds cipars beigās? Nav cipara, ejam. Kā nav? Tā kur ir savs kaut kāds cipars.